tagad jūs uzmanībai spēcīgāko peldētāju uzstāšanās un mēģinājums izcīnīt uzvaru. Uldis Tazāns, protams, viņš galvenais favorīts, viņam 3. celiņš, tāpat blakām Nikolais Moskaļenko, un konkurence varētu sastāvēt arī kāds no pārējiem peldētājiem, bet es domāju, ka Tazānam vajadzētu uzvarēt, pēc tam būtu tas jāpaveic diezgan pārliecinoši. Tazāns un Moskaļenko, tad viens otram blakām, 3. celiņš Tazānam, 4. Moskaļenko. Un Moskaļenko sācis distance nedaudz ātrāk par Tazānu. Cik ilgi izturēs Moskaļenko? Pirmvadībā Moskaļenko, Tazāns turpat blakām. Labs ātrums Moskaļenko, viņš ir pirmais 29,66 sekundes, un no viņa 1,2 sekundes atpaliek galvenais favorīts uz uzvaru Tazāns. Pārskatīsimies. Moskaļenko sācis negaidīt ātri. Tazāns nāk klāt, vairs nav pusotra sekunde pilnīgi noteikti. Moskaļenko joprojām vadībā, un Tazāns joprojām atpaliek. Pastīsimies, vai pārsvars ir sarucis, vai tomēr ne, minūte no 3,43. Un jā, gandrīz jau 2 sekundes atpaliek Tazāns, un tas varētu būt diezgan negaidīts pārsteigums, ja Moskaļenko izcīnītu uzvaru pār Tazānu. Tad vēl 75 metri Moskaļenko vadībā, Tazāns atpaliek, un jāsaka, ka Moskaļenko turpina turēt šo ritmu, un varētu būt, ka viņš arī kļūs par Latvijas čempionu. Tazāns nav tālu, bet tomēr viņš vēl joprojām atpaliek. Nedaudz samazinājās ar pārsvaru Tazāns, 50 metri atlikuši, un Tazāns atpaliek sekundi, 1,13. 1,13 sekundes ir Tazāna atpalicība, līdz ar to šajos 50 metros viņš samazinājās atpalicību par nepilnu sekundi. Tazāns nāk vēl tuvāk, pamatīgi kāpinās viņš tempu. Moskaļenko vēl ir priekšā, bet viņa pārsvars ir pavisam neliels, pēdējie 25 metri. Moskaļenko vai tomēr Tazāns? Gribētos palūgt tomēr kopkadru mums parādīt, lai mēs redzētu Tazāna cīņu ar Moskaļenko. Un varētu būt aizraujošākais finišs, un manuprāt, tomēr Tazāns uzvarēs. Tomēr Tazāns. Jā, Tazāns izcīna uzvaru par Moskaļenko par 0,33 sekundēm. Jā, Uldis Tazāns, labs rezultāts gan vienam, gan otram, un Moskaļenko tas ir karjeras labākais sasniegums, pie tam vairākas sekundes viņš ir uzlabojis savu rezultātu. Šobrīd mums apbalvošanas ceremonijas 100 metru brīvajā stilā gan sievietēm, gan vīriešiem, līdz ar to man neliela pauzīte. Un tā Latvijas Republikas 2013. gadā Lielu čempionātā 100 metru brīvajā stilā